Pirms pusgadsimta, 1975. gadā, Kuldīgas kultūras namā dzima, kas patiesi fenomenāls, strādājošās jaunatnes klubs Ventas dzirkstis. Tas nebija tikai vakaru pavadīšanas veids, bet īsts to laiku avangards. Pirmie disko ritmi Latvijā, kas šķēla padomju stagnāciju, fantastiskas horeogrāfijas, pantonīmas, gaismas šovi un dzirkstoša enerģija, kas pulcēja simtiem jauniešu. Tas bija process. Ne tikai mūzika, bet prieks, satikšanās, sapņi un pirmās mīlestības. Ventas dzirkstis kļuva par leģendu. Dibinātājs Viesturs Liepiņš ienesa jaunu elpu, iedvesmojies no Polijas diskoteikām un kopā ar komandu, dīdžejiem, dejotājiem, gaismotājiem radīja kaut ko, kas ietekmēja veselas paaudzes. Un šovakar šeit jaunajā Kuldīgas kultūras centrā atkal uzdzirkstīja pasākums pēc dizaina, kas tapis pirms 50 gadiem, iekļaujot visu deju veidus, no klasiskām disko līdz modernām kustībām, no rēvijas līdz brīvai dejai, kur ik viens var justies kā daļa no lielā ritma. Šovakar svinam 50 gadus dzirkstošu emociju, mūzikas un kopības. Man no paša sākuma jau reiz gribējās, lai šajā te vakarā ir bez deju muzikas vēl kaut kas, kaut kādi dzīvi elementi. Tie vai nu dejotāji, vai tie paši dīdžeji dzied, spēlē un tā. Un, protams, visāds veidu vizualizācijas. Gan tur no sākuma teiksim, diapozitīvi, jā, pēc tam arī pārgājumiem uz video un arī gaismas viss tas. Nu, redziet, tas jau viss veidoja tādu uzreiz. Tie bija cilvēki, kam tas interesē. Tajā brīdī tā bija gandrīz visa dzīve. Zināmā mērā arī droši vien ietekmēja profesijas izvēli, vispārējo. Ventas dzirkstis, tas mums bija tāds, katram no mums, es domāju, bija tāds dzīves periods, kas tomēr paliek atmiņā. To pierāda kaut vai tas, ka mēs te šodien visi esam sanākuši pat pēc tik daudziem gadiem. Ventas dzirkstis man kā Alsungas dīdžejam, tas jau bija ļoti pagodinājums, ka man uzaicināja pamēģināt. Ventas dzirkstis jau visu laiku man bija tāda pakāpīta augstāk, jo mēs jau tomēr bijām mazā diskotēciņa. Un ja man tā novērtēja, ka man uzaicināja arī viņu kompānijā, tad es jūtos ļoti, ļoti labi. Tajā laikā nemaz tik viegli nevarēja atrast tādu vietu, kur nav jau priekšā dejas, tautiskās dejas, sarīkojuma dejas. Tur viss jau ir zināms, kas ir un kā jādejo. Bet es savas dejas varēju iestudēt tādas, kādas es gribēju, un pie tādas muzikas, kādas es gribēju. Mēs gan vienojāmies ar Viesturu Liepiņu par muziku, bet horeogrāfija tā bija pilnīgi manā ziņā. Un tas bija tik forši, jo iespēja man bija, griba man bija, patika man bija un aizgāja. Ventas dzirkstis! Vienmēr dzīva! No sākuma, kamēr bija kafejnīca tipa, tas mūsu pasākums, tad drusku padejoja, un pēc tam es biju pa skaņu operatoru. Pa skaņu operatoru nostrādāju 11 gadu. Es pilnīgi nevaru aptvert to, ka kur laiks ir palicis. 75. Tad es beidzu augstskolu tajā gadā, un tad pievārds vīrs tur, jo viņš bija bezpajumtnieks ar visu savu kolektīvu. Un par cik man draudzene bija viņa draudzene, tā mēs visu laiku turamies kopā. Droši vien tā saucamā mūzikas sēkliņa manī tika iestādīta, un tāda viņa arī izauga no bērna kājas. Man bija 3, 2, 4 gadi kaut kur, es jau sekoju līdzi, un man tas viss bija zināms, un viss bija saprotams, un man ļoti interesēja, nezinu kāpēc. Diskotēkas kustībā es piedalos jau no 78. gada, pēc armijas tūlīt 1 gadu. Pēc tam man bija pašam savu diskotēku, rajona patērētāju biedrībā, klubiņš uz kādiem 150 cilvēkiem ar Haraldu. Te jau pieminētajā muzikālajā tandēmā, kas arī bija jautājumos. Un tad Haralds aizgāja armijā, un Viesturs savāca man pie savas. Un tad jau viss notikās. Mans deju skolotājs šajā laikā bija Ines Tāle. Liels paldies Inesei. Viņa ļoti labi iemācīja horeogrāfiju un visu to, ko pēc tam Ilona Garokalna kā nākamā
deju skolotāja attīstīja. Tas bija fantastisks laiks, 80. gadi vispār ir zelta dekāde, jo tāds mūzikas uzrāviens, kāds bija, man liekas, ka tāds vēl nav bijis šobrīd. Labu vakar! Galvenais, es ļoti ceru, ka jūs ilgi atcerēsieties brīdi šo, jo nebanu veltīgi esat mērojuši tik tālu ceļu. Ja Rainis savulaik nelielā kofrīte atved Ļeņina darbus, citēju, tad kuldīdznieks Viesturs Liepiņš autobusā Ikarus 1975. gadā uz Latvijas PSRS Kuldīgu atveda kaut ko daudz trakāk nekā sociāldemokrāts Rainis savā kofrītī. Un tas bija, draugi mīļie, diskotēka! Bērns Zirgs noteikti ir ietekmējuši ļoti daudzu manu vienaudžu dzīvi. Mēs Bērns Zirgstīs bijām tajā laikā, kad bija ļoti daudz dažādu ierobežojumu un bija ļoti maz pieejami visādas lietas. Tas, kas mums ir palicis no tā laika, mēs esam ļoti radoši. Daudz lietas bija jāatrisina un jāizveido no nekā. Un pilnīgi noteikti es varu teikt, ka mans laiks Bērns Zirgstīs, tas ir laiks starp savējiem, kas ir izveidojis fantastisku cilvēku loku, un arī šobrīd pēc pulkiem gadiem, tad, kad tu esi tajā Bērns Zirgstīs, tad tu jūti savējos visapkārt. Dainīs Pilskungs, aplausi! 80. Aiziet! Aha. Nenoliedzami Bērns Zirgs manā sirsniņā atstājuši diezgan dziļu robu. Principā jau tad, kad bija aktīva tā darbība, tas Bērns Zirgstīs, tad jau tas bija pakārtots viss tajai vaļaspriekam. Šodien Bērns Zirgs ir devušas man lielu ieguldījumu tādā improvizācijas jomā. Es dzīvoju Francijā, un godīgi runājot, tur cilvēki nemaz tik daudz neimprovizē, un tas nav iespējams. Bet man tā ideju bāze, tas ir no Bērns Zirgstī. Improvizācija no Bērns Zirgstī, brīvā attieksme. Es varu improvizēt visās jomās Francijā, un viņi domā, ka latvieši ir tādi visi. Bet ir arī, jo latvieši ir ļoti radoša, ļoti mākslinieciski, ļoti labas gaumes cilvēku zeme. Tas jau faktiski ir šo jauno cilvēku dzīvesveids, viņu apliecināšanās. Mums tajā komandā bija tādi cilvēki, kuri grib un var strādāt. Jo mums ļoti daudz bija tādu no grūtām ģimenēm, kuri tikai vai nu tēvs vai māte, bet kuri nav baltrocīši. Mēģināja viņiem visiem atrast, kur viņiem ir iespējams. Ja viņš nevar būt par DJ, viņš var būt par skaņotāju, varbūt par dejotāju. Cits kaut vai vienkārši par tehniku palīdzību. Kraut bija tādi, kas grib kaut ko darīt, un viņi arī grib mācīties. Un viņi aiziet tālāk uz Rīgu vai kaut kur citur. Un mēs atkal sākam no jauna. Un lūk, tā pa šiem daudziem gadiem tādi ir, kā jūs sacījāt, 423. Tārpus mēs veidojām īstenībā no nekā. Tās bija lentītes, tie bija striķi, tie bija dažādi pielāgoti tērpi. Un, protams, gadījās daudz dažādas stibeles uz skatuves. Piemēram, nācās dejot situācijā, kad nokrīt apakšsvārki, bet mēs mācījām iziet no situācijas. Mēs ar liegu kāju kustību paspērām apakšsvārkus nokritušos projām un ļoti lieliski pabeidzām deju. Šī karkla saitīta arī no tiem laikiem. Balts kediņas, banānens un kāds tai laikā bija tērps, kādas iespējas. Un vēl tas, ka viss normāls meitenes jau tajā laikā pirka krēlis un pušķojās savādāk, es pirku lentes. Vispocīgākie mēs izskatījāmies Sibīrijā, kad mēs bijām. Mēs bijām apkarinājušies ar sarkanām lentēm un mūs tur uzņēma tā kā karāģis, un mēs tik teicu,
mēs esam no rietumiem, bija zapada prieka. Tajā laikā bija diezgan grūti, neko jau nevarēja dabūt. Diemžēl, ja paši visu, ko izdomājām, pa zilām džinsām vispār varēja nesapņot. Kožļājumā gumija arī nebija, piena stikla pudelē, tā tālāk, bet katrā gadījumā paši visu veidojam arī dejotāji, meitenes, viss tāpatās. Un diskotēks bija diezgan tāds idiotisks noteikums. 30% rietumu mūzika, ārzem, un 70% latviešu padomu mūzika. Padomājiet tagad, kā vajadzēja iekļauties tajā. Un kas tā bija pa diskotēku ar tādu procentuālo sastāvu. Sašuvām zilu svārciņas ar zilām bantītēm. Un meitenes nāk skaisti, man smukā solīti, pa skatuves gaismas spīd un tās bantītes tā laistās tur, ja? Un tik smuki viss izskatās. Un tieši, ka es jau nodomāju, cik skaistas meitenes, skaistos starpos, tā viens puisis uzskrien uz skatuves un tūlīt paķer pirmo meiteni, klēpī ar visiem svārciņiem, visām bantītēm. Es teicu, jā, man ir taisnība, jo svārki bija smuki, meitenes bija smukas, deja bija smuka un visiem patika. Tad nākšu visu uzdancos uz 90. Welcome to the party, Ventas 1650, hey! Spilgtākais pasākums, ja tā varētu teikt, bija Pirmā Republikas diskotēkas kafe, kurā Ventas Dzirksts ieguva pirmo vietu. Un Juris Gils bija tā gada labākais DJs. Un tas bija ļoti spilgts piedzīvojums. Mums bija viens tāds Ventas Dzirkstīs gaisma operātors Alfrēds Grundmans. Viņš arī mūzīgi uz jokiem bija. Mēs gatavojamies tieši republikāniskai skatei, viesturs tāds mazliet uzvilcies. Un viņš teica, Alfrēd, tajā stūrī vajadzēja zilo gaismi. Frēdis vienā mierā, viestur, ko tu uztraucies? Zils tikpat kā zaļš. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Un sākas viss no galā. Un vēlreiz! Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Un sākas viss no galā. Es pat nezināju, ka mums tik labi var sanākt. Talanti, fabrika 25. Paldies! Mūsu formāts totāli mainījies, jo mēs ejam līdz laikam. Bet pats galvenais ir, ka mēs to darām priekš cilvēkiem. Lai tie cilvēki, kas atnāk uz šo pasākumu, lai viņiem ir labi, forši, lai valdītu labestība, mīlestība, ja? Forša sajūta atpūta. Ja? Tiešām labestība un mīlestība vislielākā nozīmē. Ja? Un kādā formātā tas notiek. Es nevaru paredzēt, kas būs pēc 10, 15. Bet galvenais saprast to mērķi. Lai tiem cilvēkiem, kas nāk šajā brīdī, viņam ir forši, lai viņš jūtās atpūties, lai viņam ir forši, tas ir tas mērķis. Protams, savukārt arī tie, kas to veido, viņi var apliecināt sevi, ja? Viņi var kaut kur piedāvāt savas versijas un tā tālāk. Bet mērķis ir tas, lai šī labsajūta, atpūta un forši lai ir. Man liekas, galvenais ir paturēt to, ārkārtīgi foršo tādu labestību, ka atnākot uz šiem pasākumiem, tev gribās visu laiku smaidīt, ja, ka tas tā ieciklējās un viss, un tā tas vakars paiet, visi vienās smaidos, jo tā labestība visu riņķī apkārt no cilvēkiem, lai viņi ir tik ļoti lipīgi un līp arī pēc 20, 30 un 40 vienalga. Dari pats, spriedi pats, un lai tevi neietekmē citu spriedumus. Jāturās pašam katram pie savām pārdomām. Reinis Kaudzīts teica, nenogrimt mazajos darbos, lai spētu ieraudzīt zvaigznes. Un es novēlu visiem ieraudzīt savu zvaigzni un savas zvaigznes. Lai cilvēki atcerās mums, jo mums jau ir tā, ka mēs ir diezgan no pirmajiem, kas bija. Ja? Un pašiem jau ir prieks, kad ir neticās, ka tie 50 gadi ir pienākuši. Bet fakts ir. Man jau liekas, ja kāds no
Ventas dzirkstīm, tagadējiem un to dzirksteli nepazaudē. Šāda veida ballīs es pieļauju, ka viņas nepazudīs. Kamēr mūsos dzīvo kaut kas no tā laika disko kultūras. Vispār es gribu pateikties paldies tiem cilvēciņiem, kas taisa tagad Ventas dzirksts jubileju 50 gadi. Tas ir briedums. Un visiem pārējiem nākošo diskotēku dalībniekiem un arī latviešiem es saku, darbojieties. Latvijai ir ko teikt, ir ko darīt un brīvi, lielā izvēlē diskotēkas, vai tās ir diskotēkas vai sauc un kā savādāk, bet uz priekšu. Latviešiem ir iekšā, ir tas un ir ko teikt visai pasaulē. Ziniet, jau interesantākais jau ir tas, ka man jau 68, kā es teicu, pēc 20 gadiem varat rēķināt, cik būs, bet novēlējums man viennozīmīgi ir tāds, lai cilvēkiem joprojām patīk. Man, piemēram, ļoti rock mūzika patīk, kā jūs redzat. Es esmu totāls rock mūzikas fans. Un lai cilvēki darbojās, varbūt, lai atcerās arī mūs, kas toreiz lauz to ceļu, un viss notiksies, un dzīvībā un darbībā ir spēks. Sens, tik sens, ir tas stāsts, sens, tik sens, ir tas laiks, zudas skats, zudas smaids, un glāb. Mīļie visi kristieši, es jūs pateicos par kopā pavadītajiem 50 gadiem. Paldies visiem mūsu faniem, atbalstītājiem. Un es priecājos, ka šis vakars mums izdevās mīļš, foršs, priecīgs, kopestīgs, jautrs. Paldies par kopīgi pavadītiem 50 gadiem. Viesos Liepiņš, Ventas dzirkšu dibinātājs un joprojām disko vecētiņš. Jā, varam droši nākt apsveikt. Vents dzirkstis šogad piedalījās DJ Jurijs Giels, aplausi! Dainis Pilskungs, aplausi! Māris Tadzīs! Jānis Mikailovs! Par visi tehniķi! Arī Dainis Aloņš, kurš ir kultūras salonā, Dainis Devs rekur, Dainis jau nav. Jo mēs ar Daini ļoti daudz esam kopā cīnījuši. Jūs, protams, vislielākie. Kā rakstīts grāmatā Uz visiem 100 pēc diskoskalas par Kuldīgas rajona diskotēku vēsturi. Tas ir par cilvēkiem, kuri pievienojās procesam, saprata to un palika daļa no kaut kā lielāka. Un tieši tā tas joprojām notiek. Ienāk svešs, bet jūtas kā ģimene, jo šeit visi ir savējie, visi dejo vienā ritmā, visi mirdz kopā. Paldies Viesturam Liepiņam, Dainim Pilskungam, visiem dīdžejiem, dejotājiem, koreogrāfiem un ikvienam, kurš bija un joprojām ir daļa no Ventas dzirkstīm. Paldies par to, ka 50 gadus vēlāk mēs joprojām jūtam to pašu prieku un enerģiju. Ventas dzirkstis dzīvo mūsos, mūzikā, atmiņās un sirdīs. Paldies, ka bijāt kopā un lai skan disko vēl ilgi!